Sveicināti, kā jūs sauc? Andris. Ļoti liels prieks iepazīties. Pasākumā pirmo reizi? Šitajā, jā. Kā viņš patīk tev? Nekāda vaina, viss kārtībā. Ieradies visām 3 dienām vai tikai uz vienu? Šodien no rīta ieradāmies, rītā projām, tad uz 2. Uz 2. Vai piedalies pats arī kādās aktivitātēs, kādās spēlēs, vai tikai vienkārši šeit tu neko nedari? Piedalījos kā tiesnesis Zolas pasākumā. Un kā cinnēja, bija liela atsaucība? Atsaucība īpaši liela nebija, bet pāris cilvēku bija. Kā domā, vai tādus pasākumus kā šis jauniešu dienas vajadzētu atkārtot Anglijā 1 reizi gadā, 2 reizes gadā, vai atsaucība tavā uztverē uz šo pasākumu bija liela, maza? Atsaucība bija maza. Manas domas ir tādas, ka vajadzētu nevis rīkot jauniešu dienas, bet vajadzētu vienkārši rīkot sporta dienas latviešiem. Tas būtu lielāka atsaucība un vairāk cilvēku un stipri jautrāk viss tas būtu. Un no kurienes pats esi? Es esmu no Gloucesteras pilsētas, Gloucesteras. Tā ir pie Bristolas, starp pie Bristolas tur apmēram tajā galā. Bet ja būtu vēlreiz tāds pasākums, noteikti braukt, noteikti piedalītos, piesaistīt savus draugus, ģimeni un vispārējo. Vai jūsu galā tāda pasākuma notiekās? Nē, mūsu galā nenotiekās, bet ja būtu pasākumi, protams, ka braukt, jā. Jā, tāpēc es saku, vairāk tas būtu iespējams, ja tas būtu kā visiem latviešiem sporta svētki, tad arī tiktu iesaistīti vairāk latviešu, teiksim, no manas pilsētas, no blakus pilsētām un pazīstami latvieši. Tad tev vairāk un tavus radus draugus paziņas nobaidīja tas, ka tās ir jauniešu dienas, nevis, piemēram, tur sporta dienas? Tas nevis nobaidīja, bet viņiem nebūtu iespējas te piedalīties. Tāpēc, ka tās ir jauniešu dienas, jo visi mani draugi vai radi, viņi ir vecāki, 21 gadu. Liels paldies par interviju.